kārtējo novada domes sēdi. Sēdē pagaidām, neskāpēc pārvaldnieki kavējas vēl. Jā, piedalās biedrības Aglona Net valdes locekle Elizabete Viļuma. Un es esmu saņēmusi arī no Elizabetes Viļumas. Daudz zinām, ka mums ir pavairotas, es viņu saņēmu bez 10:09 atklāto vēstuli, tātad tieši no biedrības Aglona Net valdes locekles Elizabetes Viļumas. Tālāk nākošais jautājums ir papildu jautājumi iegājuši. Un 16. jautājumu es piedāvāju iekļaut par Aglonas novada domes sociālā dienesta vadītāja amata kandidāta izvērtēšanas rezultātiem un sociālā dienesta vadītājas apstiprināšanu amatā. Kas par to, ka iekļaut šo jautājumu dienas kārtībā, lūdzu balsot. Kas par? Pret atturas nav. Nākošais ir pie otrā punkta par sociālajiem jautājumiem. Ir Svetlana Sanceņas iesniegums. Tātad lūdzu, kas par to, lai iekļautu šo jautājumu dienas kārtībā. Pret atturas nav. Un pie 11. punkta, tas ir pie zemes jautājumiem. Ainārs Strēļš lūdzu iekļaut 5 jautājumus. Tātad ziņos Strēļš par šiem jautājumiem. Kas par to, ka mēs iekļaujam šos papildu jautājumus par dienas kārtībā. Tātad sākam tieši darba kārtības izskatīšanu. Pirmais jautājums ir par Aglonas novada domes izpilddirektoras Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildīšanu. Lūdzu, amatā tāpēc sēdes protokolu numur 5, kur bija jautājums pieņems lēmums iepirkuma komisija 25. martam izsludināt iepirkumu par ielu apgaismojumā infrastruktūras uzlabošanu Aglonas novada fiziskajā teritorijā. Iepirkums izsludināts, es mums iekopējusi, jā, visi termini ir redzami. Tad bija jautājums par aizņēmumu ņemšanu, arī aizņēmums 24. tika nofilmēts. Tad par Aglonas, kā arī tur bija jautājums par zivju tiesībām, visi līgumi tiek gatavoti un arī atbildes uz iesniegumiem, runājot par ārkārtas sēdi. Tad par domes sēdes 26. februāra sēdes protokols numur 4 par jauniešu iniciatīvu konkursa nolikuma apstiprināšanu 3. paragrāfs. Tur notiek darbs ar iespējamiem pretendentiem. Saprotu, ka ir Aglonā, tiek gatavoti 2 projekti un arī pārvaldēs. Par nolikumiem, kas tika pieņemti 4., 5., 6., 7. paragrāfā un 8. Jā, tur notiek nolikumu konsolidēšana un salīdzināšana, saskaņošana ar visiem pārējiem nolikumiem, arī tiks gatavoti grozījumi, kas pārējos nolikumos. Un arī publicēsim visus šos nolikumus iekšējo nolikumu sadaļā. Šī sadaļa pašlaik tiek veidota. Tad runājot par tirgus izpēdi, uz šo brīdi visi iestāžu un nodaļu vadītāji ir iepazīstināti ar šiem noteikumiem un jau ir sācies darbs saskaņā ar šiem noteikumiem. 10. paragrāfs pieņemtais par grozījumiem lēmumu projektā par maketēšanu jau februārī tika izdots informatīvais izdevums saskaņā ar jauno lēmumu un arī ir sagatavots martā. 11. 12. par zivju nozveju un cenas jautājumiem. Tur arī tiek slēgti līgumi vēl visi kā jau ir sagatavoti, jo tomēr ir diezgan daudz to līgumu. Tad mums tauta iesniegtais starptautisko programmu aģentūras izsludinātais projektu konkursu, tur projektu sagatavots iesniegts. Par zivju resursu pavērošanu Aglonas novada Ilzes un Sarviņu ezeros, tur arī projekts sagatavots iesniegts, tagad notiek izvērtēšana.
Par izmaiņām sadzīves atkrituma apsaimniekošanas pakalpojumu maksā lēmums ir publicēts un ir sagatavota publikācija ar informatīvajā izdevumā, kas izies līdz mēneša beigām. Tālāk par Aglonas internātu vidusskolas direktora Vanagu iesniegumu, kur jautājums tika atlikts līdz izglītības ministrija būs pieņēmusi kaut kādu lēmumu uz šo brīdi. Pagaidām nekas rakstiski mums nav iesniegts, līdz ar to šis nekas jauns netika gatavots. Arī runājot par grozījumiem Aglonas novada domes nolikumā un par grozījumiem pašvaldības iestāžu un struktūru vienību nolikumos tiek veikti grozījumi un to saskaņošana ministru kabinetu noteiktajā kārtībā arī ir nosūtīts informācija uz varamu. Tad par iepirkuma procedūras izsludināšanu T veida kustojuma autoceļiem, tas ir pret Aglonas baziliku. Šobrīd attīstības plānotājs gatavo tehnisko specifikāciju. Tālāk par piedalīšanos projektā LED gaismām, tas tā pašā dienā projekts tika iesniegts, ja, kad bija pieņemts lēmums. Par maksas noteikšanu un parakstu apliecināšanu arī lēmums ir publicēts un noteikumi. Par Aglonas pašvaldības lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas nolikumu. Arī tas ir iekšējais nolikums un arī viņš būs publicēts to iekšējo nolikumu sadaļā. Un arī, protams, ir izbeigts ar lēmumu un nosūtīt informāciju Sija Dinsvaru par līguma laušanu, par telpu īri. Lūdzu, deputātiem ir jautājumi. Izpildu direktoriem. Varam pieņemt zināšanai. Kas par to lūdzu balsojumu? Pieņemt zināšanai par? Pret?